Esiet sveicināti, mēs turpinām aktuālās sarunas. Protams, par to, kā tad vērtēt vēlēšanu rezultātus. Šodien sarunājamies ar Rīgas Tradiņu universitātes profesoru Ilgu Kreitūsu. Labdien! Labdien! Vai jums bija kāds pārsteigums, uzzinot vēlēšanu rezultātus tajā svētdienas agrajā rītā? Vai? Ļoti, ļoti mazs pārsteigums. Praktiski bija noticis tā, kā es biju domājusi. Varbūt viens tāds pārsteigums bija tas, ka tomēr zaļie netika pāri Rīgā šim slieksnim. Otrs pārsteigums man bija Jūrmalas pilsēta. Jā, es smējos, agrāk domāju, ka Jūrmala ir kurorts, tagad izrādās, ka tā ir zemnieku meka, kur arsu necēs, vienīgi kāpās graudu neaug. Jā. Savādāk nekāda īpaša pārsteiguma Latvijā nenotika, jo tas, kas notika ar Daugavpilī, es domāju, tas bija paredzams jau iepriekš, jo tā nebija cīņa, ne tikai Kulikaus kundzes cīņa, tas parādīja tikai to, kādu vietu un lomu ir Reforma partijai Latvijā. Tur jau bija apvienība. Jā, bet redzēja jau Kulikaus kundzi, kas ir Reforma partija, un tie pārējie bija vienkārši piespēlētāji tam klāt, un dzirdēju šo Reforma partijas vārdu, kur man šķiet, ka vairāk Daugavpilī to saistīja nevis ar Kulikaus kundzi, bet ar ministru, kurš Latgalē bija tik daudz ko sasolījis, un man šķiet, ka praktiski nav izdarījis neko. Bet Reforma partija, ja mēs turpinām šo pašu tematu, Liepāja, tur viņiem savukārt ir ļoti labs rezultāts. Ja skatāmies Liepājā jau nebalsoja par Reformu partiju. Liepājā balsoja tāpat kā daudzās vietās Latvijā, balsoja par cilvēku, par Vilnīti, kas ir labi zināms, viņam kā uzņēmējs ir bijis, kas ir darbojies, praktiski strādājis Liepājas labā, jo Liepāja ir Ventspili, tās ir divas tādas, man šķiet atsevišķas pilsētas vispār Latvijā ar savām īpatnībām. Jā, Liepāja ir pilsēta, kurā piedzimst vējš un kur paši dara visu, kā viņiem ienāk prātā, un Ventspils ir atbilstoši viena cilvēka pilsēta. Tāpēc Liepāja nav rādītājs un nevar būt tāda situācija, ka partijai var būt perspektīva, ja kaut kur vienā pilsētā iegūst labas pozīcijas un tāpat laikā centrālajā valsts daļā cieši pilnīgi fiasko un sakāvi. Jūs domājat, protams, Rīgā viņiem 2% nesanāk īsti. Šobrīd viņi arī paši saka, ka meklē tos iemeslus un saka, ka partija dzīvotspējīga vēl joprojām būs. Kā jums šķiet, tas ir beigu sakums? Tas ir utopisms. Tie, kas saka, ka partija ir dzīvotspējīga, tie, diemžēl, neko nav mācījušies no Latvijas politiskās vēstures, jo es visu laiku teikusi, tas, kā lai saka, kritiskais punkts, tie 2–3%. Ja partija sēž ilgstoši uz 2%, tas nozīmē, ka viņi no tā nevar tikt nost. Mani mēģināja apšaubīt pirms pašvaldību vēlēšanām, ka tā tas nav, ka tie nepareizi rādītāji. Bet es to savā laikā dzirdēju no Demokrātiskās partijas saimnieks, no sociāldemokrātiem, ka visi sociologi ir gandrīz vai uzpirkti nelietīga banda, kura to vien dara kā vilto rezultātus. Tagad trešo reizi pierādījies tas, ka šie rādītāji 2–3% nozīmē, ka partija aiziet par tā saucamo politisko skuju taku. Bet kā tad jūs prognozējat tālāk? Parlamentā viņi ir pārstāvēti, pie tam ar ļoti daudziem ministriem viņa koalīcijā. Te ir jautājums tagad par koalīciju un par ministriem. Jautājums ir tāds, cik aktīvi būs Nacionālā apvienība, kura šobrīd ir apdalīta visādā veidā, gan pēc deputāta skaita parlamentā, ja skatās proporcionāli, gan pēc rezultātiem pašvaldību vēlēšanās, ir īpaši Rīgā, kāda būs viņa nostādne un cik lielā mērā viņi varēs atrast kopsaucēju, ko viņi jau vairāk kārt ir atraduši kā kopsaucēju ar Zaļo zemnieku savienību. Un ir vēl viens faktors, par kur ir jādomā. Es domāju, ka kamēr Reforma partijas līderi, un viņi arī savādāk nedrīkstētu runāt, ka viss ir labi, viss turpināsies, līderim it kā ir jāuztur tās savas spalvas spožas. Es domāju, ka sāksies process, kas krietni liks aizdomāties, cik ir atlicis līdz Saeimas vēlēšanām. Redzot tagad šito rezultātu, es domāju, ka daudzi Reformu partijas deputāti šobrīd domā, kurā sarakstā viņi varētu startēt Saeimas vēlēšanās. Gads viņiem formāli vēl ir. Bet redzi, lai tu varētu ieiet partijā, pēc tam iegūt vietu sarakstā, un lai cilvēks tevi asociētu ar to partiju, kurā tu esi jauniestājies, ir jāpaiet zināmam laikam. To nevar izdarīt 2 mēnešus pirms vēlēšanām un tad gaidīt rezultātu. Un ja sāksies šī, kā saka, staigāšana, kas, manuprāt, ir nenovēršama, tad arī jautājums par ministriem var būt ļoti aktuāls. Un tieši tāpat es domāju, ka jautājumu par Sprūdža kungu var izvirzīt jaunās pašvaldības, kas tagad sāks savu darbu, ka tiks apstiprināti jaunie mēri par to, kas notiks tālāk un kāda būs sadarbība. Respektīvi, jūs pieļaujat, ka šo pašvaldību vēlēšanu rezultātu var, varbūt ne tagad vasarā uzreiz, bet uz rudens pusi kaut kādā veidā tomēr arī
mainīt vai, teiksim, atsaukties uz valdošo koalīciju kā tādu? Es domāju, ka viennozīmīgi, vai tas novedīs pie tā, ka ienāk jauns politiskais spēks iekšā. Man pat šķiet šobrīd, ka tā tas varētu būt, jo Reforma partija kā vienojošs tāds spēks, ja, lai gan kādi viņi vienojošies 6 deputāti aizgāja uzreiz pēc vēlēšanām projām, ja, ka viņi var pazust un sarukt tik mazi, ka vairāk ar viņiem nerēķināsies un ka tās sarkanās līnijas būs ar lielu rupju dzēžgumī, ko sauc par vēlētā izvēli nodzēstas. Ja mēs runājam par pieminējām, ja mēs visu laiku runājam par Reformu partiju, pašreizējais tās vadītājs Valdis Atlers ir teicis, ka šie vēlēšana rezultāti bija sarkana lampiņa pašlaik pie varas lielākajai partijai Vienotībai, ko savukārt premjeras teica, ka nekāda lampiņa nav. Ņemsim Vienotību. Kas ir viņi lielākie zaudētāji? Vienotībai viņi zaudētāji lielākie nav, jo, ja mēs skatāmies uz kopējo deputātu skaitu, ja tur skaita kopā, lai gan tur aizgājuši uz citām partijām arī, tad it kā zaudējumu nav. Tas ir pa visu Latviju? Pa visu Latviju kopā. Skatoties uz realitāti, Vienotības partijai tas bija brīdinājums. Tā nav sarkanā lampiņa, tad ja Vienotībai tā ir sarkanā lampiņa, tad jāsaka, Reforma partija lampa ir izdzisusi vispārībā. Ja? Bet tas ir brīdinājums par to, ka partijas iekšienē notiek procesi, kas nedod pozitīvu rezultātu. Un te es domāju, tā vispirms bija Rīga, par Rīgas mēra kandidātu izvēli, par to, kā notika reklāma kampaņas sākumā. Tie ir taktikas jautājumi. Nav tikai taktikas, jo jautājums ir, kāpēc cilvēks tiek izvirzīts. Un man šķiet, ka Sarmīta Elerte netika izvirzīta tāpēc, ka viņa tika atzīta par labāko, vai arī tāpēc, ka viņa pati ļoti gribēja, bet ka tas bija zināms partijas iekšējās cīņas rezultāts, jo priekšā ir Eiroparlaments, priekšā ir jautājums par to, kas būs Eirokomisārs no Latvijas, un ka šie jautājumi var būt tie, kas Vienotībā atkal radīs tādu pašu spriedzi, kāda tā bija pirms partijas līderu vēlēšanā, pirms kongresa, kā mēs atceramies, tur tika apspriests, kas būs, kas nebūs un kādā veidā. Un šī sakal tā ir tā problēma, kas liek aizdomāties, cik lielā mērā partijas līderi savstarpējo ambīciju un vēlmju realizācijas rezultātā aizmirst par partijas kopējo veidolu valstī. Tur vēl jāņem klāt, ka tas eiro jautājums jebkurā gadījumā arī tiks uz Vienotību tiks kaut kādā veidā. Un es domāju, ka šeit vairāk būtu jādomā par kaut ko citu, kur varētu izskanēt kā brīdinājums, ka sauklis Dambrovska komanda vairs nevelk. Ja viņš vilka pirms gada, ja, tad šobrīd šis sauklis Dambrovska komanda reizēm pat rada tādu atsitienu pretī negatīvu. Jo, ja mēs skatāmies Vienotības reklāmas kampaņu, ja, tad pirmais brīdis bija, kad Sarmīta atstāja vienu pašu, lai dara, ko grib. Ja, un tā kā redzēja, ka tur sāk krist zem 5%, ja, tad parādījās šīs reklāmas ar Dambrovska komandu. Lai gan kāds sakars Dambrovska komandai, ja, ar pašvaldību darbību, tie ir 2 dažādi līmeņi. Bet arī pierādījums, ka neizvilka vairāk. Tas ir tāds brīdinājums, ka ejot pa šādu ceļu, izvēloties šo vienu lāčplēsi, kas būs tas laimes nesējs, es jau steizēm teikusi, ka, diemžēl, jāatcerās, ka lāčplēša melnais bruņinieks iegrūt Daugavā. Ja. Tur jau tā lieta ir jau līdzīga. Šlesera buldozers arī negāja. 1-2 vēlēšanas vairāk jau nevēl trešajās. Jā, redziet, Dambrovska komanda tas pats apmēram. Tā ir tā vēsturiskā mācība, no kā partijai vajadzēja mācīties un domāt jau tagad par kaut kādiem citiem kritērijiem, citiem saukļiem, jā, likt uz kaut kādu akcentu, uz kaut ko citu, nevis uz Dambrovski tikai kā tādu, kas atnesīs laimību, jo tā laimība nav atnesta. Ja partija neatradīs šo kopsaucēju, jo man šķiet, ka tur vēl ar vienu eksistē šie spārni, kas bija Pilsoniskā savienība, jā, šo ļoti nacionāli tendētu to virzienu, jā, kas ir jaunais laiks bijušais pa vidu, kas šobrīd nav saprotams īsti, kas viņi tādi ir. Vairāk man šķiet, ka Vjačeslavs Dambrovskis vairāk atbilstu šai prasībai, ja, no reformistiem. Un sabiedrība citai politikai, kuri palicis Pabrikungs ar savām iekšējām ambīcijām, jo ļoti savādi, ka partijas dibinātājs ir tas, kas ir aizgājis prom no politikas, atteicies no visa un, jāsaka tā, labi iekārtojies valsts struktūrā. Tāpēc Vienotībai kā tādam politiskam spēkam šobrīd man šķiet ir atkal priekšā jautājums, kā viņi konsolidēsies zem kādu lozungu un saukļus parlamentu vēlēšanām. Bet vai jums nešķiet noslēgumā, ja gadījumā, kas bija tāds liels pārsteigums, manuprāt, gan, ka bija tik maz balsojušo? Tad šis te vēlētāju aktivitāte bija tik zema. Ja tā būtu bijusi lielāka, iespējams, ka pilnīgi savādāk būtu arī tie rezultāti. Vismaz tur kaut kādas partijas būtu tikuši iekšā, varbūt kas tur pie tās liekšņi miņājās, vai gluži otrādi nebūtu tikuši iekšā. Kā jums šķiet šis te mīnus, 50 mīnus uz zemi jau? Es uzskatu, tas ir ļoti slikts rādītājs priekš Latvijas, jo nav nekā dzīvē nepatīkamāk kā vienaldzīgie.
Tas arī cilvēku attiecībās, jā, kā saka, esi karsts, esi augsts, neesi remdens, jā. Latvijā cilvēku lielākā daļa jums parādījās, ka viņi ir remdeni. Tas nozīmē, ka viņas vairāk neinteresē, un šī neinteresētība ir saistīta ar to, ka cilvēkam ir tāda sajūta. Valsts neinteresējās pa mani, kāpēc man jāinteresējas pa valsti? Partijas man tur kaut ko sola un pa mani neinteresējas, kāpēc man jāiet pa viņām balsot? Ļoti iespējams, ka rezultāti būtu savādāki un pie veiksmīgākas reklāmu kampaņas, pie cilvēku uzrunāšanas veiksmīgākas. Manuprāt, Rīgā varēja būt 4. partija, tā bija Zaļā partija, kur atkal ir šī neveiksme un nespēja cilvēkus pārliecināt, ka vajadzētu iet pa, jo viņi šoreiz izskatījās no vienas puses vislabāk, bet no otras puses ar neveiksmīgu vēršanos pie vēlētāja, ar šo tādu, kā lai saka, duālismu un zinām liekulību, ja, kas bija reklāmas kampaņā, šī partija zaudēja. Vai Rīgā būtu savādāk proporcionāla attiecība, vai Saskaņas centrs nedabūtu pusi? Tur jautājums ir savādāks, manuprāt. Šoreiz Vienotība, Reforma partija, nacionāļi darīja visu, lai Saskaņas centrs Rīgā uzvarētu. Nevis otrādi. Nevis Saskaņas centrs cīnījās ar zobiem un nagiem un ragiem, lai dabūtu 50, bet viņam praktiski šie 50 vairāk procenti tika gandrīz vai pasniegti, jo visi pieņēma vienas spēles noteikumus, ejam cīņā pret Ušakovu. Bet nevajadzēja iet cīņā pret Ušakovu, bet cīnīties par savu vietu Rīgas pašvaldībā. Kaut kas līdzīgs jau atkal būs visticamāk nākamajā Saeimas vēlēšanās, atkal tā pozicionēšanās. Latviešu-Krievu jautājums tāpatās paliks. Jā, bet redziet, te ir vēl viena cita lieta. Kā parādīja praksi, tad izrādās, ka latviešu vēlētājs ir daudz nacionāli radikālāks nekā krievu vēlētājs. Un mēs visu laiku baidām ar Maskavu un ar krievu valodu. Tad jautājums ir tāds, tiem baidītājiem vajadzētu reāli paskatīties, tad kāpēc neatbalstīja Lindermanu krievu vēlētājs. Jo Ušakovs šīs vēlēšanās jau ļoti lojāls pret šīm lietām, arī runājot par valodu un citu, tad jau viņiem vajadzēja novērsties, jā? Bet Lindermans tā kā tad ēna kaut kur pazuda, jā, tur kaut kur apakšā, jā? Tas tikai parāda, ka šis radikālisms cilvēkos attiecībā par valodu ir mazinājies. Kamēr latviešu vēlētājs paliek šis procents ap 10%, tas vienmēr paliks. Tas visā Eiropas Savienībā šis radikālais virziens aptuveni tāds ir, un šī jautājumā mēs esam pilnīgi Eiropas Savienības valsts, bet ka tur tas vēlētājs ir mazinājies. Un tas tikai var parādīt to, ka ja neatradīs citu veidu, kā tikai cīnīties pret, kā arī parlamenta vēlēšanās, es nedomāju, ka 50%, bet ka var pieaugt Saskaņas centra atbalsts. It īpaši, ja veidošies šī situācija, kāda ir tagad, kad es skatījos Rīgas domē, ir vismaz 12, kā lai saka, latvieši, ja, pēc uzvārdu un pēc izcelsmes un pēc darbības. Ja šī partija varēs un atradīs šo iespēju, ka iesaistīs šo latviskās puses politiskā Viņi jau taisās iet ir iespējams kopā ar to pašu gods kalpot Rīgai, kas ir tas latviskais segments tajā visā. Jā, bet tur jautājums tikai tāds, tagad, kam gods kalpot Rīgai, praktiski savu visu to goda plejādi ir izlikusi Rīgas pašvaldības vēlēšanās. Un te ir tā problēma, ka gods kalpot Rīgai nav savu spārnu reģionos. Tur ir tā lieta. Bet ir jauns politisks spēks, manuprāt, kas ir parādījies un pieteicis sevi, kas apvienojoties var kļūt labs spēlētājs politiskā skatuvē, tas ir reģionālās partijas. Ja reģionālās partijas apvienosies kā Latvijas reģionālā partija alianse, atradīs sev labu līderi, jā, tādu, kas ir Latvijā atpazīstams, ne tikai pieņemsim tur Valmierā vai kur, jā, šī alianse var ļoti labi nostartēt vēlēšanās pie labas programmas, jo balsojam jau mēs par reģioniem, un vairāk nevar staigāt pa visiem 5 reģioniem, viens ar labu frizūru, jā, un savējie, un tādi līderi tur ir pazīstami. Man šķiet, ka šobrīd pie varas esošās partijas šo politisko spēku nav novērtējušas, un man gribētos teikt, laiks būtu sākt baidīties, ja grib saglabāt savu varu. Paldies par viedokli!